Lasām laiks sadarbībā ar apgādu Zvaigzne ABC. Sveiciens visiem mūsu klausītājiem valsts neatkarības pasludināšanas svētkos. Lasām laiks sāk savu darbu šeit Zintārs Dilaks ar mani kopā Aleksis. Lasām laikā šoreiz par Ernesta Repša dokumentālo fotostāstu Černobiļa 1986. Par diviem detektīvu romāniem Gijoma Miso Neatstājot pēdas un Džona Grišama Advokāti. Un par to, kas spēja aizraut skolas vecuma lasītājus. Linkona Pīrsa grāmata Lielais Neids pārspēja pats sevi. Šīs dienas stāstu par grāmatām sāksim aplūkojot fotogrāfa Ernesta Repša veikumu, kas padarīts pirms daudziem gadiem, bet tagad ietverts grāmatas vākos. Mana saruna ar literāti apgādes Zvaigzne ABC projektu vadītāju Kristīnu Sadovsku. Es nezinu, vai daudz atcerās 1986. gada aprīli. Pavasars ļoti, ļoti silts. Aprīļa vidū jau viss bija izplaucis. Nevar salīdzināt ar šī gada pavasaru noteikti. Bet aprīļa beigas 1986. gadā nāk ar tādām trauksmainām baumām. Mums netiek pausta visa informācija par to, kas ir noticis Černobiļā. Lai gan toreiz par to tā īsti nerunāja, jau pašās pirmajās dienās 6000 cilvēku no Latvijas, pārsvarā tie bija jauni vīrieši vecumā no 25 līdz 40 gadiem, tādi, kam jau bija arī ģimene, tika nosūtīti glābšanas darbos uz Černobiļas atomelektrostaciju. Tajā skaitā bija arī mūsu bijušais prezidents Valdis Zatlers. Un tajā skaitā bija arī Turaidas muzeja rezervāta fotogrāfs Ernests Repšs. Un tikko dienas gaismu ir ieraudzījis Ernesta Repša veidotais fotoalbums Černobiļa 1986. Jāsaka, ka šis ir absolūti unikāls dokumentāls vēstījums 3 valodās - latviešu, angļu un krievu. Un unikāls tas ir tāpēc, ka tajā laikā Černobiļā, kā mēs visi labi saprotam, fotografēt bija stingri aizliegts. Pirmajos mēnešos arī Ernests Repšs fotografēja absolūti slepeni. Un tie cilvēki, ar ko viņš tur bija kopā, tie paši latviešu puiši, tie paši puiši no Lietuvas, no Ukrainas, no Baltkrievijas, viņi palīdzēja slēpt fotoaparātu, palīdzēja uzņemt nozīmīgākos kadrus. Vat sakot, tā bija tāda ārkārtīgi interesanta, traģiska, briesmīga, bet vienlaiks arī ļoti cilvēcīga pieredze. Un pašlaik, kad ir pagājis ilgs laiks, un mēs par to runājam arvien mazāk un arvien retāk arī atceramies tos 6000 puišu, kas no Latvijas devās būtībā glābt cilvēci, un tas nav nemaz skaļi teikts, jo tas, ko Černobiļas reaktors varēja nodarīt, ja tur neviens nebūtu devies uzlikt šo vairogu, mēs pat nevaram iedomāties, kādas varētu būt tās sekas. Piebildīšu tikai to, ka Japānā vēl joprojām jūt 45. gada atombumbu sekas. Tas darbs ir nenovērtējams, un tā varonība arī. Un tad šobrīd ir iznācis fotoalbums. Šīs vienkāršās melnbaltās fotogrāfijas ar absolūti īsajiem, kodolīgajiem parakstiem, man liekas, tā ir tāda neatņemama, neaizmirstama un noteikti apgūstama arī mūsu Latvijas vēstures sastāvdaļa.
lasām laikam. Lasām laiks @lr2.lv. Ir sācies Ziedoņa maijs. Latvijas Rādio 2 un apgādes Zvaigzne ABC aicina jūs piedalīties vēstuļu konkursā par tēmatu Kā Imants Ziedonis iespaidoja manu skatījumu uz dzīvi un lietām. Nelielā stāstījumā jūs varētu aprakstīt kādu epizodi no savas dzīves, kādu situāciju, kas varbūt sasaucas ar Imanta Ziedoņa rakstīto, brīžus, kad prātā uzausušas Ziedoņa dzejas rindas, pasākumus, kas tapuši dzejnieki iedvesmoti. Ik sestdienu apkoposim jūsu sūtījumus. Ik sestdienu interesantākās vēstules autors saņems balvā kādu ziedonisku grāmatu. Rakstiet mums lasāmlaiks @lr2.lv. Varat sūtīt arī parastās pasta vēstules līdz 20. maijam adrese lasāmlaiks Latvijas Rādio 2, Doma laukums 8, Rīga, LV 1505. Aizbrien līdz ūdens krituma rīklei un paskaties lejā. Tur tavas bailes smutulī aizpeld un krituma vējā. Tas ir labi, tā vienmēr tā liekot, kā lūdzot uz tevi kāds raugās. Kā lūdzot, kā lūdzot, kā lūdzot, kā lūdzot. Lasām laiks. Lasām laikā turpinām iepazīties ar jaunākajām grāmatām, kuras pagavusi izlasīt Kristīna Sadauska. Nebūtu domājis, ka frančiem tik ļoti patīk detektīvi, ka viņi tik daudz lasa. Pārlika, tā varētu teikt, kas rotā šo grāmatu. Uz sarkana fona ar baltiem burtiem visvairāk pirktā grāmata Francijā 2012. gadā. Gijoma Miso romāns Neatstājot pēdas, bet tas nav tikai detektīvs. Tā ir grāmata, kas būtībā sākas kā tāds absolūti maigs un romantisks romāns, jo Ņujorkas Džonā Kenedija lidostā nejauši saskrienas divi svešinieki, protams, puisis un meitene, un viņi saskrienas tik sparīgi, ka izsit viens otram no rokām visu, kas tajās ir, tā skaitā mobīlos telefonus, un diemžēl izrādās, ka viņiem abiem ir vieni modeļa telefoni, un viņi ar šiem aparātiem nejauši apmainās. Un tad, kad viens no viņiem jau ir Parīzē, bet otrs San Francisco, viņi konstatē, ka
viņu rokās, vairs nav viņu pašu telefoni. Un bez tam šie mobīlie telefoni dod tādu unikālu iespēju ielūkoties pilnīgi svešu cilvēku dzīvē, jo, man arī mēdz telefonā būt gan fotogrāfijas, mīļākās dziesmas, gan īsziņas saglabātas un telefona zvani. Un tā šie svešinieki ielūkojas viens otru dzīvē, un lai gan viņi viens otram nav patikuši no pirmā acu skata, tomēr tagad saziņa ir nepieciešama, lai apmainītos ar telefoniem atpakaļ. Un galvenais varonis Jonatans atklāja, ka meitenei, kuras telefons tagad ir viņa rokās, ir kāds īpašs noslēpums. Un tad, risinot šo noslēpumu, tad arī sākas šī detektīva intriga. Un nav nekāds brīnums, ka frančiem, kam patīk gan mīlestība, gan dažādas sazvērestības, šī grāmata ir visu topā. Un Gijoms Miso ir kļuvis par vienu no populārākajiem rakstniekiem Francijā vienā rāvienā. Ja tev būtu tagad jāizvēlās starp tikko pieminēto no Miso grāmatu un šo nākamo, kur arī vārds izsaka visu, Grišams ir daudziem pazīstams arī Latvijā, tad tagad šī nākamā grāmata, kas arī ir detektīvs, Advokāti. Ar šādu nosaukumu. Ja tev būtu jāizvēlās starp vienu un otru grāmatu, vienu tu drīkst paņemt un, atkārtot, lasīt vai dāvināt kādam, kuru tu izvēlētos? Es lasītu abas, kā jau es esmu arī darījusi patiesībā. Bet kādam dāvināt vajadzētu? Nav tā, ka katram cilvēkam der jebkura grāmata. Labi, pieņemsim, tu man dāvini. Tev es laikam dāvināt Advokātus. Jo tur ir tik daudz tāda spriedzīga humora un galvenie varoņi. Viņi ir 3 kungi. 2 no viņiem ir tādi absolūti neveiksmīgi advokāti, kuriem jau 20 gadus ir savs mazais kantorīts, ko viņi lepni dēvē par butiku. Un tad parādās trešais. Jauns, viņš ir aizlaidies no milzu firmas, kur viņš ir pelnījis 7 ciparu skaitli gadā, toties strādājis 80, 90 vai pat 120 stundas nedēļā. Viņa laulības dzīve ir uz sabrukuma robežas. Vispār viņa dzīve ir uz sabrukuma robežas, jo viņš ir iebija pats sev, jo vispār neko citu izņemot darbu viņš neredz. Un tad vienā jaukā dienā viņam ir tāds, man viss vienalga. Viņš iziet no darba vietas, mīlīgi aizlej acis un nokļūst pie šiem 2 neveiksminiekiem un kļūst pamazām par viņu partneri. Un sāk visu no gala. Un visu no gala viņi sāk jau trietā. Un tad kā 2 kungi, kas ir pieraduši strādāt pēc metodikas, ko varam, to sagrābjam un kā varam, tā strādājam, un mēs dodam kukuļus, un mēs blēdamies, un mēs krāpjamies, un cilvēks, kurš ir pieredzis strādāt, pēc visaugstākās morāles, un viņi visi, protams, grib arī kļūt slaveni, pelnīt daudz naudas un izdarīt kaut ko, ja ne labu sabiedrībai, tad vismaz labu savam bankas kontam. Un tad, kā šie dažādie cilvēki ņemās, un viņi ir pilnīgi apsēsti. Viņi katrs ir apsēsts ar kaut ko savu, un Grišam humora izjūta vēl joprojām ir tikpat laba kā vienmēr. Es pat teiktu, ka tā ir mazliet uzlabojusies, un tad kā viņi caur visādām baisām grambām un tiesu procesiem, kas viņus noved gandrīz līdz negodam, kaunam un bankrotam, kā tomēr viņi beigās visi kļūst arī bagāti. Tāds absolūti par to, kādi mēdz būt juristi, kādi mēdz būt advokāti, gan viņu labākās, gan ļaunākās puses, un arī dažādas iespējas apstaigāt likumu no visām pusēm un izmantot to tā, kā vajadzētu. Tik pareizi iesākās, kā rakstnieku teorijās, kā fizikas formulās, tik skaisti kā ilūzijās, tik naivi kā operās, kur jāizplūst ovācijās, pat ja izrāde izgāžās.
Es izgāju viens pret vienu ar tevi, bet aizmetu garām tos vārdus, ko klusībā teicu pie sevis par jūtām manām. Es izgāju viens pret vienu ar tevi, bet aizmetu garām tos vārdus, ko klusībā teicu pie sevis par jūtām manām. Tik patiesi izskatījās, tik zīmīgi iekvēlojās, tās acis, kas nokaunējās, atklāties emocijās, tik krāsaini bezgalīgās, tik melnbalti svinīgās, kad tramīga izlikšanās ir kaislīga padošanās. Es izgāju viens pret vienu ar tevi, bet aizmetu garām tos vārdus, ko klusībā teicu pie sevis par jūtām manām. Es izgāju viens pret vienu ar tevi, bet aizmetu garām tos vārdus, ko klusībā teicu pie sevis par jūtām manām. Lasām laiks. Domāju, jūs piekritīsiet, ka ļoti svarīgi ir jaunāko paudzi radināt pie lasīšanas. Ne tikai, lai saglabātu vienas no lasošākajām tautām pasaulē statusu, bet lai no bērnības cilvēks attīstītu analītisko domāšanu, taptu gudrāks, lai lasot papildinātu vārdu krājumu un to izpratni, kas savukārt veicina spēju izteikties un komunicēt ar citiem. Tādēļ ārpus skolas lasīšanā ir svarīgi respektēt bērnu intereses, piedzīvojumu un aizrautības kāri. Turpinot iepazīties ar jaunākajām grāmatām, laiks arī pieskarties tai mūsdienu literatūrai, kas vilina skolas vecuma lasītājus. Par to sarunā ar Kristīnu Sadausku. Atzīsties godīgi, vai arī šo grāmatu tu izlasīji? Jā, redzi, kur stāv lapiņa. Es esmu izlasījusi jau 2/3, un, protams, mana meita to lasa. Tas ir Lielais neids. Es saprotu, ka tev tas ir darbs, bet meitai tu piespiedi lasīt, ja? Nē, šī kā jau visas tādas zināmā mērā gregveidīgās grāmatas, kur ir gan daudz zīmējumu, gan baisie skolas piedzīvojumi, protams, ir visu sākuma skolas vecuma bērnu mīļākā literatūra. Un tā kā ar Grega dienas grāmatām vien ir par maz, jo tiešām ierodas maz puisīši grāmatnīcā un saka: jums ir tikai 7. Gregs, es to jau izlasīju, kad būs 8., 9. un 10. un tad lūk, tiem, kas ilgojas pēc 8., 9., 10. un tam līdzīgiem Gregiem, ir ieradies Lielais neids. Ar ko tas atšķirās? Tas ir cits jauneklis, viņš mācās 6. klasē, un viņš ir pilnīgi pārliecināts, ka ir radīts kaut kam lielam un diženam. Tiesa pagaidām tās ir tikai nepatikšanas skolā, kuras viņš spēja savārīt patiešām lielas un diženas. Vārdu sakot, Lielais neids ir gandrīz tāds pats neveiksminieks kā Gregs, bet ar tādām ārkārtīgi lielām ambīcijām, un man liekas, ka viņš ir tāds tā kā mazliet sirsnīgāks par Gregu. Kā tev šķiet, kas ir tas, ko, teiksim, tāda jaunatne, skolas jaunatne var iegūt, lasot, teiksim, šādas grāmatas? Es domāju, tas, ka viņi vienkārši lasa. Pirmkārt, jau tas, ka lasa. Jo, ja cilvēks pierod pie tā, ka lasīšana vispār ir
jauka un aizraujoša nodarbe, tad agri vai vēl viņš ņem arī kādu citu grāmatu rokās, lai gan šī vidusmēra vecākam noteikti liksies tāda. Ak, nu Johaidīnu, cik tad te ir? Te ir vairāk bilžu nekā teksta. Bet tā kā teksts ir par skolu un par to skolu, kuru mēs būtībā neredzam, to skolu, kāda tā ir mūsu dienās. Jo par ko man arī saka visi skolnieki, gan tur meitas draugi, gan atkal no pulciņa biedriem, ka tā jau arī mūsdienās ir. Un tad, kad mēs mācījāmies, tā nebija. Un tāpēc arī pieaugušajiem ir interesanti palasīt, ko tad viņi tur tajā skolā dara. Arī šoreiz raidījumā viesojās literāte, Apgāde zvaigzne ABC projektu vadītāja Kristīna Sadovska. Bet jūs jau pēc 3 minūtēm gaidīšu piedalāmies Lasām laika konkursā. Siet. Bet ja nu kāds sāk mani kaitināt, tad labāk fiksēt rosā. Meitenē, un visi skatās plecus raus. Es esmu tā kā maza košļene, kas pielīp visam, kas nav ļauts.